Sveiki, mani draugi! Parunāsim par pilnmēnesi Skorpiona zīmē. Tas ir viens no spēcīgākajiem un arī viens no mistiskākajiem enerģijas izpausmes veidiem. Un pilnmēnesis Skorpionā ir tāds spēcīgs un transformējošs laiks, kurš var ietekmēt jebkuru no mums. Un bieži tas ir saistīts ar ļoti spēcīgām emocijām. Šeit var notikt arī psiholoģiska dziedināšanās, kaut kāda noslēpuma atklāšanās un vislielākās iespējas atbrīvoties no tā, kas vairs nav nepieciešams, kas jums vairs nekalpo. Tā kā šajā pilnmēneša laikā mums būs arī opozīcija pret Urānu mēnesim, šī enerģija kļūst vēl eksplozīvāka. Tāpēc ļoti iespējams, ka daudzi no mums sajūtīs šo pilnmēnesi. Šeit var notikt arī kaut kas neparedzams, kaut kas negaidīts. Un tagad apskatīsim katru aspektu atsevišķi, kāda būs iespējamā iedarbība. Tātad pilnmēnesis Skorpiona zīmē, kāda tā ir uz cilvēkiem. Šīs enerģijas iedarbība. Šeit tie jūsu tumšie dvēseles apcirkņi, kambari taisas vaļā. Un nāk laukā, kas no kuram tur ir sakrāts iekšā. Tādas emocijas ļoti intensīvas. Cilvēki kļūst ļoti jūtīgi, tā kā jums bez maz vai āda būtu novilkta. Un šeit var parādīties arī greizsirdība, kaut kādas, ja cilvēkiem emocionāls, kaut kādas psihiskas saslimšanas, tās arī šeit var kļūt aktīvākas. Pozitīvā variantā šeit ir ļoti spēcīga intuīcija, ļoti spēcīga citu cilvēku sajūšana, iespēja psiholoģiski ieskatīties gan sevi, gan citos cilvēkos. Vara, kontrole, vēlme kontrolēt visu, kas notiek apkārt, vai arī ārkārtīgi lielas bailes zaudēt šo kontroli pār sevi vai pār citiem. Un zinām, kad esam lielās emocijās, tad patiešām šo kontroli var arī zaudēt. Noteikti šis pilnmēnesis pieprasa transformāciju. Un tā ir lieliska atbrīvošanās no kaut kā, kas ir lieka. Tie var būt kaut kādi domāšanas modeļi, tās var būt nevajadzīgas emocijas. Tā ir iespēja, zinām, ka Skorpiona zīmē šis piedzimt kā fēniksam no pelniem. Lūk, kas var notikt šajā pilnmēnesī. Protams, šī enerģija iedarbosies arī uz dzīvniekiem. Un ja jums ir mājdzīvnieki, tad esiet gatavi, ka tie kļūs nemierīgāki, satrauktāki un īpaši jūtīgi pret visu, kas notiek apkārt, arī pret jūsu emocijām. Un varbūt tie meklēs jūsu tuvumu, viņi tad jutīsies drošāk. Var gadīties arī, ka to uzvedība mainās un var tātad jūsu mājdzīvnieks uzvesties citādi. Varbūt viņam būs vēlme sameklēt kādu drošāku vietu. Īstenībā arī cilvēki intuitīvi meklēs vietu, kur viņi jūtas droši. Un šis aspekts, protams, iedarbosies arī uz augiem. Un ko tad jūs varētu šajā laikā darīt? Ja jums ir dārs vai jums ir istabas augi, ja jūs iet dabā, tad šis ir vienkārši fantastisks laiks, lai ievāktu augus dziedināšanai, tāda dziedniecības augus, jo šeit ir ārkārtīgi spēcīga tāda maksimāla enerģija, un augiem būs maksimāla gan tāda mistiskā, gan ārstnieciskā iedarbība. Jūs varat apkot savus istabas augus un savu dārzu, sevišķi atzarojot, attīrot no lapām, kas ir vecām, slimām. Tādā veidā jūs arī iedarbosieties dziedinoši un palīdzēsiet augiem gan nesaslimt, gan dziedināties. Un ko tad jūs vēl varat darīt, ja jūs esat jau parūpējušies par mājdzīvniekiem, par augiem, ko jūs vēl varat darīt? Jūs noteikti varat strādāt ar to, ko psihoterapijā sauc par ēnu, par visu, kas saistīts ar, kā jūs teicat, jūsu tumšo dvēseles pusi. Es jau, protams, jums piedāvāšu meditāciju, kas ir tāds klasisks, labs instruments, bet vēl jūs varat apmeklēt psihoterapiju. Ir daudz dažādas prakses, vienkārši ziniet, ka šajā laikā jūs varat gūt labus rezultātus un piekļūt savai sāpīgajai dvēseles vietai un to dziedināt.
Vēl jūs varat pievērsties savām intīmajām attiecībām, tātad viss, kas saistīts ar seksualitāti. Mēs varam atdzīvināt, mēs varam transformēt, un mēs varam tātad savas intīmās attiecības mēs varam tā kā restartēt no jauna. Bet, ja jūs gribat, jūs zināt, ka jums kaut kas tur ļoti nepatīk tās attiecībās, jūs tās varat arī tātad pāraut vieglāk, tātad atbrīvoties. Un es šeit ieteiktu arī veikt attīrīšanās rituālus, gan fiziskus, gan emocionālus. Es jums arī iedošu kādu praksi, ar kur jūs varēsiet pastrādāt. Ļoti vienkārši katram saprotam, katram izpildām. Bet, kā jau teicu, šeit jūs varat strādāt gan paši, gan arī apmeklēt psihoterapeitu. Arī ar psihoterapeitu jūs varat tātad strādāt. Ko labāk būtu, no kā būtu labāk piesargāties šajā periodā? Tātad, ja ziniet, ka jūs esat tādi impulsīvi cilvēki, tad īpaši esiet piesardzīgi, jo Urāns, kurš arī tepat vien līdzās ir, viņš var likt jums izdarīt neapdomīgus impulsīvus lēmumus. Īpaši piesardzīgi esiet ar attiecībām un ar finansēm. Un jūs ziniet, ka jūs varat uzliesmot jebkurā mirklī. Un skatieties, lai jūs nesākat ar kādu manipulēt un varbūt neesiet pārāk kontrolējoši. Jo šis būs arī tāds laiks, kad gribēsies pieņemt tādas izvēles visu vai neko, kas arī ir raksturīgs Skorpionam. Skorpioni saprot, par ko es runāju. Mums vajag visu vai neko. Un tātad mēnesis opozīcija Urānam, kā šis aspekts iedarbosies, jo arī šī Urāna enerģija šeit būs aktīva. Urānam pašlaik vispār ir tāda liela ietekme uz visu cilvēci, uz cilvēkiem, un tāpēc paskatīsimies, kā tad šajā pilnmēnesī, ko tad tas mums te var radīt. Tie noteikti būs kaut kādi emocionāli pārsteigumi, negaidītas, tās var būt gan pozitīvas, gan negatīvas atklāsmes. Un tāpēc dalieties savās, to, ko jūs piedzīvosiet, jūs varat dalīties ar visiem pārējiem, tātad stāstot, kā tas Urāns ir izrīkojies vai darbojies katrā situācijā konkrēti. Tas mums visiem palīdz mācīties un labāk sajust šīs enerģijas. Šeit mēs varam atbrīvoties arī no ierobežojumiem, bet tomēr es jūs aicināšu būt piesardzīgiem, jo šī vēlme izrauties no struktūrām var būt ļoti liela, un paskatīties, vai tas jums patiesi nāks par labu. Un šo enerģiju jūs noteikti varat izmantot, ja esat gatavi tātad pārmaiņām, un nevarat saņemties, tad šis var būt tāds labs grūdienis, kas jūs virza šo pārmaiņu virzienā. Šeit varat strādāt, kā jau teicu, ar savu nervu sistēmu, kārtojot to noteiktajā dabā, praksēs dažādās, izvairieties no pārslodzēm un praktizējiet tātad garīgās prakses, praktizējiet elpošanas vingrojumus, vai vienkārši izrunājiet šīs emocijas, vai izrakstiet, jo šeit, šajā laikā Urāns, viņš nāk ar kaut ko jaunu, ar kaut ko viņš grib mainīt, viņš jums var palīdzēt pārstrādāt vecas traumas, vecas emocijas, jūs varat iegūt tātad jaunu sapratni. Un kā jau teicu, es esmu nolēmis iedot jums arī kādu rituālu. Tādu ļoti vienkārši kaut katrs var izpildīt šajā laikā. Un es domāju, ka tas mums palīdzēs šo laiku izdzīvot tādām patīkamām sajūtām. Un par to nākamajā video. Tā, visu labu!